Pagājušā gada vasarā man bija tā iespēja apciemot pie Liepājas organizēto dižvanāku vasaras nometni bērniem ar īpašām vajadzībām. Un es jau varbūt savā darbā un reanimācijā redzu neiedomājams grūtības bērniem un ciešanas, bet tas, ko es redzēju, man pavisam likās kaut kas jauns manā dzīvē, ko esmu redzējis, ka šajā nometnē, kurā ir tik daudz bērnu, kuriem ir tik grūti, un tik daudz vecāku, kuriem ir nemazāk grūti, un to enerģiju, to radošumu, to iespējamību, ko piedāvā šāda nometne, kad cilvēki apgūst, iemācās kaut ko tādu, ko mēs nekad nebijām zinājuši, ka tas ir iespējams. Un tieši, kad tik slimiem bērniem, kam ir tik liels ciešanas, fiziskas un garīgas, ir izdomāts zinātniskas metodas, un viņas pielietojot, mēs redzam, kā šie bērni atraisās. Ja kādreiz mums likās, tas nav iespējams, ka bērnam var palīdzēt, arī tādam bērnam var palīdzēt, bet tas tiešām tur notiek daudz brīnumu. Un tas nav pārspīlēts, un tie brīnumi nav vienkārši kā tāds, bet tas ir sekas. Tas brīnums ir sekas tam entuziasmam, tam zināšanām, tam darbam, ko iegulda profesionāļi, un pats galvenais, man liekas, kad tur, cik iespējams, tiek mazināts tas bezspēcības izmisums, kas ir vecākiem. Kad vecāki bieži, kad bērns ir piedzimis ar ciešanām vai pēc mūsu reanimācijas pasākumiem bērniem ir palikuši milzīgas ciešanas, kad tā dzīve neapstājās, kad tiem visstrakāk ir bezdarbība, kad tu skaties, ka bērnam ciešanas un neko nevar darīt. Un man liekas, ka tieši tas, ko es redzēju, ko viņi dara, un lai cilvēki arī to redz, un to es vairāk saprotu tikai tie, kam ir tās ciešanas, un tie, kas ir profesionāli ārsti, kas saprot, kāda milzīga palīdzība tiek sniegtiem bērniem. Un konkrēti, ka tu redzi, ka šie vecāki saņēmuši ir kaut kādu ne tikai emocionāli, lirisku atbalstu, bet ka viņi saņem darbību. Ir ļoti svarīgi, lai vecākiem, cilvēki nevar paciest bezdarbību. Un ja ir bezdarbība, tā vienkārši tā lēna iznīcība, bet viņiem tiek dot metodi. Un šie vecāki ar kādu patiesu deksmi, ar kādu uguni, ar kādu emociju, ar kādu ticību, viņi cenšas pielietot tā zināšanas par mūsu ķermeņu iespējamību un potencialitāti attīstīt, lai tam bērnam ir mazliet labāk, lai vienkārši mazinātu tās viņa neiedomājumās ciešanas. Un tāpēc, man liekas, tas ir tikai būtībā sākums gan metodē, gan kustībai, ko zinātne var piedāvāt, un cilvēciskums, zinātne un cilvēciskums. Un es domāju, tieši redzot tās ļoti sarežģītās metodas, tiešām, man kā ārstam tas bija milzīgs izbrīns, es nekad to nebiju saskāries, un tas viss ļoti zinātniski pamatots, kāpēc tur jāpagriež tā, kāpēc tas jāizstāj, ko tas dod tieši nervu sistēmai. Šajās metodēs ir ieintegrētas ļoti modernas zināšanas par neuromuskulāro, tas ir nervu sistēmas, muskuļu un kaulu sistēmas un prāta savstarpējo miedarbību, kā mēs varam palīdzēt caur vienu sistēmu citai sistēmai. Un tas, ko es redzēju, cik šie vecāki, reizē viņi ļoti nelaimīgi, bet reizē viņi ļoti laimīgi, ka viņi dara, kaut ko dara un tic tam. Un tiešām tie rezultāti, es varbūt neesmu kompetents visu izvērtēt, bet cik es redzēju, cik esmu dzirdējis, viņi ir ne tikai manā mazliet, bet viņi acīm redzami. Un es domāju, ka ir svētīgs, tas milzīgs svētīgs darbs, ko dara. Un bieži vien tas varbūt sākās uz entuziasmu pamatu. Un es domāju, pilnīgi lieki būtu runāt vai kādam pierādīt, ka tas ir vajadzīgs, ka tas ir kaut kāda vienkārši izdomājums. Ja? Tā ir absolūti medicīniski, zinātniski pieeja, kuri tikai attīstās. Un es domāju, tas ir tā cerība tiem vecākiem, tā apņēmība. Ja? Un šajos procesos caur šīm ciešanām attīstāmies mēs visi. Un skaidrs, ka tie vecāki, kam bērniem ir tādas ciešanas, viņi redz savādāk pasauli, viņi redz ar citām acīm. Un
caur šīm ciešanām, caur šo darbu, caur šo ticību, caur šo metodu, ko viņi pielieto, arī vecāki neiedomājami attīstās. Un mēs visi sabiedrība attīstamies, es domāju, tā izpratnē, ka pirmkārt tu pats, kas to redz no malas, tu pateicies dzīvē, ka tev tā nav, tu novērtē šo savu dzīves mirkli, ja, un tas ir viens, ko cilvēki no malas, kas to apzinās, tu novērtē to neiedomājumu pazemību, pacietību, izturību un vēl tādu tīrību tiem cilvēkiem, kam tie bērni tādi ir. Tā arī viss tāda garīga mācības stunda mums jebkuram. Un es domāju, un zinātniski, medicīniski tas ir arī izaicinājums un iespējamība, ka mēs redzam šo atgrieznisko saiti, kā cilvēki, kas pielieto to un dara. Tas ir viens no sabiedrības un katra cilvēka personības dvēseles, attīstības kaut kādiem segmentiem, kurām mēs piedalāmies caur šo darbu. Tas vairs nav pat entuziasms, būtībā tā ir sabiedriska, profesionāla, ētiski, morāla, medicīniska darbība, zinātniska, kas nav vairs, kas būtu legalizējama būtībā, kā būtībā rehabilitācijas, psihoneirorehabilitācijas būtībā, atvas, tas nozara, tas nav šķirams būtībā no valsts, jo jebkas, kas ir šajā teritorijā, mūsu valsts, esam visi kopā. Es domāju, kad ir pietiekoši daudz, es domāju, šie pierādījumi šīm metodēm, profesionālajai pieejai, kad valstī noteikti, es domāju, ka būtu es neesmu valsts administrācijas pārstāvs, bet es domāju, ka tas būtu noteikti ir pareizi jādokumentē, kas šo faktu, pareizi jālegalizē, jāzinātnisko un caur profesionālu asociāciju jāpamato. Un es domāju, tas, kas ir varas un naudas un likuma pārstāvs, prasa akadēmisku zinātnisku faktoloģiju kādu, es var izteikties. Un tātad es domāju, ka tas ir tas, kas, diemžēl, it kā šiem pašiem cilvēkiem, kas tajā iekšā ir, tas jāpierāda, varbūt tas mazliet muļķīgi, bet es domāju, ka tur ir jānāk palīgā profesionālajai asociācijai, kas varētu nokārtot šādus programmas veidošanu valstiskā līmenī. Un es domāju, ka viņas jau ir skaidrs, ka ļoti daudz saņem pabalsts, rehabilitācijas centru un eņģeļi par Latviju, viss jau kaut kas notiek. Bet es domāju, ir ļoti svarīgi, kad kā mūsu valsts tas attīstības parametrs, ka viņa apzinās kaut kādu sistēmisku ilgstošu attīstības programmu, jebkurā, Un var piemēram pateikt, ka naudas nav. Bet es domāju, ka visam pamatā, būtams, ir grāmatuši, kas rēķina, cik jāmaksā katram, bet es domāju, ja profesionāli cilvēki apzinās, cik prasa viena bērna ciešanas un viņa invaliditāte, vecāku, bloķēšana, ka viņi nevar strādāt pilnvērtīgi valstī, tas sniegt labumu, ka tie mīnus beigās sanāk daudz lielāk nekā šajā bērnā tiek investēts ģimenei palīdzība, ka rezultātā beigās tā bilance sanāk pozitīvāk. Ja? Un tāpēc bieži vien mums liekas, kad neko neieguldot, mēs vairāk iegūsim. Un tā ir tāda īslaicīga domāšana, kas varbūt ir raksturīga mūsu valstī, ka mūsu valstī nav pietiekoši programmas, 5 gadus plānu, kā bija padomu laikos, nav 20 gadus plāns idejas. Tad nav stratēģijas ģenerāla ideja, un ja viņas nav valstiskos strateģiskos momentos, tad viņas arī nerodās tur. Un iznāk tā, ka tiem cilvēkiem, kam to vajag, tas pašiem jāpierāda. Bet acīm redzot, tā attīstība notiek, kad ir, ja tu neklauvēsies, ja tu nepierādīsi, tad tu arī neviens to nedzirdēs. Un diemžēl, mūsu valstī mēs daudz, kur esam vēl pašreiz pēdējās vietās, kā jaundzimušo bērnu mirstība, kā mācu mirstība dzemdībās, diemžēl mēs esam, pirmajās vietās vairāk Eiropā, roku nemazgāšanas ziņā, un tāpēc es domāju, ir svarīgi, ka tauta, valsts un administrācija un cilvēki zina,
katrs cilvēks mūsu valstī svarīgi. Viņi ir tik maz cilvēki, ka katra cilvēka pat minimālais komforts vai sociālā labklājība ir svarīgi. Un tāpēc es domāju, ka tā domāšana ne tikai pret veselu cilvēku varbūt nav pietiekoša uzmanība un cenšas, jo, protams, ka viss cenšas, bet vienmēr šī cenšanās ir nepilnīga, es uzskatu. Un tā ir pakļauta attīstība. Kā mēs domājam, varbūt reanimācija pirms 20 gadiem mums ir milzīgs kauns un intelektuāls, teiksim, šoks, kā mums likās, ka mēs esam pareizi. Un īstenībā, atskatoties, tu vienkārši nezini, kur likties no tās atpalīdzības, kā tu likās tajā laikā. Un tāpēc jebkurš tāds process ir attīstība. Un es domāju, ka ir Eiropa, un tas ir, un Šveices bankās ļoti daudz naudas ir, kad vajag klauvēt. Tā ir padomlaika domāšana, ja, kad tā, kā es teicu, kad pilī domā savādāk kā būdiņā, ja, bet es nenovēlu nevienam no valsts ierēdņiem, lai viņam būtu tāds bērns. Un ja varbūt tās, un diemžēl tās cilvēks sirds mīstinās un intelekts atverās, varbūt tad, kad tiešām tas tev personīgi skar. Jo es domāju, ka tas valdība jau ir tautas kalps, viņa nav kaut kādi kungi, un tāpēc, viņiem jāattīstās, mums jāattīstās, un es domāju, šī izpratne par līdzjūtību un katra individu vērtību ir milzīgi daudz modernu pierādījumu, kas liecina to, ka ķermenis ir kaut kas cits, un te pašā reizē cilvēka personība karīgā nav ietekmējama dziļājās struktūrās ar cilvēka fizisko patoloģiju. Ļoti daudz komas slimnieki, kas ir bijuši dziļās traumatiskās komās un mēnešiem aprūpēti, kad nāk pie samaiņas, tā viņi pastāsta, ko katrs par viņiem ir teicis. Kāds orgāns gribējuši izņemt un ko radi teikuši viņa klātbūtnē. Tad tas vēlreiz šie jaunie pierādījumi tiecina, kad aiz katras ciešanas, fiziskas ciešanas, aiz katras slimības, kas ir saistīts ar it kā šī ķermeņu un muskuļu un smadzeņu darbības traucējumiem saglabājās apzināšanās. Un es gribu aicināt, lai jebkurš cilvēks Latvijā un pasaulē, izprotot šīs jaunās zināšanas, saprot, ka šī apzināšanās ir tik smalks un tik augstu organizēts inteliģents līmenis cilvēkā, kas ir viņa īstā personība, un tur ir īstā grāmatvedība. Tad šī apzināšanās un attieksme pret katra cilvēka vērtību un izpratni par viņu apzināšanos ir būtībā mūsu civilizācijas attīstības līmenis. Un bieži vien tā ir cilvēks nav problēma, neko tas tur saprot. Un tāpēc es domāju, ka mazs piemērs redzēt kādu ažiotāžu ap Schumacheru, tāpēc, ka viņš ir slavens, tāpēc, ka viņš ir miljoniem daudziem peļņas, un tad viss tagad spekulē ap viņu, vai ne? Un tā ir tā mūsu pasaules ģeķība, bet Dieva acīs vai Schumacheris vai bērns Liepājā, kurš nevar staigāt, runāt, Dievs nešķiro cilvēku vajag. Un tā ir tā mūsu ģeķība, un tāpēc šī atskaites sistēma pret katra cilvēka garīgu apzināšanos ir mūsu vērtības un attīstības mērs. Fantastiskā attieksme, ko Tižvanagos mēs redzam, kad cilvēks tiek uztverts visās dimensijās, garīgajā, intelektuālajā, fiziskajā, kā pilnīgs esam. Un kad šajos procesos, ko es redzēju pats, un šī attieksme, un tas, ko es redzu savā reanimācijas nodaļā, ko pasaules modernajos centros dara, cilvēks var būt komā, viņš var būt sadragātām smadzenēm, bet to viņi komunicē. Un to komunikāciju pēc tam var pierādīt, ka viņš to dzirdējis, bērns ir dzirdējis to pasaka pēc tam. Kāds piemērs bija, kur cilvēks bija 29 gadus komā, nāca pēc samaiņas ASV, un viņš pastāstīja, tā kā cietā izkrastīts, ko kāds ir teicis, un tad iemēs kāds kauns. Un
tad, lai šī zināšanas, šī attieksme, tad tā arī mūsu attīstība. Un tāpēc es domāju, un šī zināšanas, tāpēc bieži vien ir nepatīkams ļoti daudziem, ka viņas uzkrāj mums milzu nastu. Viņas paplašina mūsu uztver, to es nevar būt savādāks. Bet mainīties ir grūti, un tāpēc es domāju, ka tieši šis bērns, šīs ciešanas, šīs darbs ir, tas atspoguļo jebkuru mūsu Latvijas un pasaules cilvēku izpratni vispār par dzīvi, par līdzjūtību, par zinātni, par darbu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un kādreiz sev šādu it kā mazumiņu, ja, bet notiek milz tādu daudz sociālos līmeņos, daudz izpratnes. Un tas vēlreiz uzrāda to, ka mēs bieži vien cīnāmies ar pilnīgi kaut kādām bezjēdzīgām lietām un sekām, ko mēs paši radam savu aprobežotībā. Un tas sanāk 10 reizes dārgāk. Un tāpēc es domāju, kad ir vienkārši valstī jālīdz noteikti atrast, uzklausīt, valstī jāredz spēja iedziļināties un mazliet nevis tikai ierēdnim vai kaut kādam tur klerkam, sliktākā nozīmē, bet kā cilvēkam, ja, kad būtībā, tas arī tavs bērns. Un iemācīties tādu mērogu domāšanu, tādu līmeņu apzināšanos, ir tas, kāpēc mēs dzimstam uz zemi. Un tad lūk ir iespēja. Var rasties jautājums, vai mūsu sabiedrība līdzcietīga, līdzjūtīga, līdzapzināta, vai tikai tad, kad Maksim jumta krīt, vai tikai tad, kad ir Latvija par eņģeļiem, tas notiek, vai mēs esam ikdienā tādi. Acīm redzot, šādi ārprātīgie notikumi un šādi koncentrēti redzējumi uzrāda to patieso mūsu tautas dosie, kad mēs saprotam, kas ir kas. Un te pašā reizē, es domāju, tā ārprātīgā traģēdija Maksimā uzrādīja, cik patiesībā tā tauta ir fantastiski līdzcietīga. Man liekas, ka vismaz 2 nedēļas viss, izjūt to auru Latvijā, kad cilvēki palika iecietīgāk, pieklājīgāk, klusāk. To varēja pilnīgi just tik viens. Tad bija vajadzīgs tāds ārprātīgs satricinājums, vai ne? Un tie tādi, zinām, testi sabiedrībai, cik tā mēs esam tālu attīstījušies. Un es domāju, ka te pašā reizē, kāds arī apzog. Es domāju, mēs neesam varbūt tikuši tik tālu, cik Japānas kultūra, kad bija Fukusimas traģēdija, kad tūkstošiem gāja bojā un kad nebija neviens marodierismu gadījums. Neviens, izņemot vienu, kad tur kaut kāda muca nauda peldē un viņš te netīšām viņu pievāc. Vienmēr kāds tas ir apziņas līmenis. Ja? Un es domāju, ka Latvija šis līmenis ir ļoti augsts, un es domāju, ka mēs esam tik maz, ka mēs nevaram atļauties savādāk domāt. Un es domāju, tieši, varbūt man likās mazliet jocīgi un nepieņemam, ka pagājušajā gada beigās bija tik daudz šie lūgumi ziedot cilvēkiem, ja, ka tā bija tāda milza nasta sabiedrībai, ziedot tam. Apmēram tā, ka šeit nav valsts tikai privāta ziedotāja organizācija vispār, ja, bet valstī cik ir, kad rūpniecība un lauksaimniecība ir iznīcināta. Un tāpēc es domāju, ka es esmu galīgi gandarīts, ko es redzu ikdienā kā cilvēku, un kad cilvēki ziedo savus bērnu orgānus un sirdis un ieras, es domāju, tas ir galīgi emocionāli satriecoši. Tā kā es domāju, ka ar šo īpašību Latvijā viss kārtībā, bet uz to nevar valsts parazitēt, uz šīm īpašībām kādi tautai. Un tāpēc es domāju, ka jābūt kaut kādam līdzsvaram, kad, protams, tauta to inducē, bet valsts nevar bezdēt, tur jau tā kā Staļina laikos, tauta to ārstu pabaros, vai ne? Tauta sametīsies un to bērnu ciešanām tur kaut kādu kruķīti viņam nopirks. Man liekas, ka brīžam tas līmenis ir Latvijā, un tas nav veselīgi. Un tas, kā saka, priekš tā cilvēka likteņa vai cilvēka grupas likteņa, kas to pieņem, zinot šīs jaunās zināšanas, es cik viņam dziļi līdzjūtība, ja viņi tā domā.